Labdien! Šodien mēs gatavosim visgaršāko ukraiņu zupu boršu. Mani sauc Taras, esmu dzimis Kijevā, bet jau 10 gadus dzīvoju Latvijā. Šī ir mana mamma Viktorija. Priekš laba boršā mums vajadzēs kapustas, kartupeļus, burkānus un bietas, ukraiņiski burak. Ukrainā boršķi parasti gatavo ar gaļu. Jūs varat paņemt jebkuru gaļu. Ukraiņiem man šķiet, ka vislabāk garšo Cukaļa. Jā, bet jūs arī varat gatavot vispār bez gaļas, un tad jums sanāks vegetāru. Vegetāru. Mums ir daudz pupiņas, kuras mēs izaudzēju savā dārzā. Ja jūs gribat, jūs varat pievienot papriku, bet tas nav obligāti. Obligāti ir sīpoli, arī no mūsu dārzā, un ķiploki. Nu jā, arī no mūsu dārzā. Taču, lai viss būtu no dārza, tas nav obligāti. Tomātu pastā arī ir vajadzīga. Ukraina parasti izmanto īstus tomātus no ukraiņu dārzā, bet, diemžēl mums nav. Tomātu pastā arī būs labi. Parasti, kad es palīdzu mammai gatavot boršu, es mizoju dārzenes. Vispirms, ja pagatavot labu boršu, mums vajadzīgs buļļons. Parasti es gatavoju šitā ierice. Es nezinu, kas tas ir latviski. Un tas izskatās šādi. Es ieliku gaļu kopā ar pupiņām, pievienoju garšvielas, melnie pipari, smaržīgie pipari, laurulapu un drusciņu ķīmeni. Tagad mēs pārliksim visu parastā katlā un gatavosim boršķu. Vispirms es pievienoju mūsu buļļonam kartupeļus. Kopā ar kartupeļišiem mēs arī pievienojam kapustus uzreiz. Tad arī neaizmirstam pievienot sals buļļonam, kādu puskaroti. Karoti atkarība no tā, cik daudz buļļona jums ir. Sīpolus mēs vienkārši griežam gabaliņos. Sīpolus mēs cepam uz pannas. Sasildam pannu nedaudz, pievienojam eļļu un liekam sīpoļus cepties. Kamēr sīpoli cepas, mēs rīvēsim burkanus un bietas. Kad sīpoli nedaudz apcepas, mēs pievienojam burkānus un cepam kopā. Pēc tam pievienojam bietes arī bišķiņ apcepties. Ja jums ir paprika, jūs arī varat pievienot to un bišķiņ apcepties. Un tagad ļaujam visām apcepties drusciņ. Mums arī garšo pievienot nedaudz ķiplokus. Pēc tam, kad viss apcepas uz pannas, es visu pievienošu katlā. Kad viss ir katlā, pēdējais solis pievienot tomātu pastu. Es nekad nezinu, cik daudz, bet tas viss ir atkarīgs no mana noskaņojumā. Tagad mēs varam atstāt boršu varīties uz kādām 10 minūtēm. Un beigas es parasti pievienoju žavētas nātras, bet es nevienam savā ģimenē par to nestāstu. Un arī nedaudz bazilika. Parasti Ukrainā mēs ēdam boršķu ar krējumu, bet Tarasam tas negaršo, man garšo gan. Un arī pievienojam kādu zaļumiņu, vai no dārzā, vai no saldētāvas. Kas vēl? Ukraiņiem ļoti garšo sālo. Ļoti bieži viņi ēd boršķu kopā ar sālo, speķīti un svaigo ķiploku un sīpoliem. Un parasti mēs ēdam boršķu ar maizi. Nu, viss ir gatavs. Tad gatavību, uzmanību, ēst!
un bietas. Ukrainiski tas saucas Vegetāru? veģetāriešu. Vegetāru. Kā? Veģetāriešu, ne? Okay. Because we don't know how to say vegetāru.